Kļūdas uzņēmējdarbībā, kas ieved parādos. Tātad šobrīd es varu to ar mierīgu prātu stāstīt, skaidrot, bet pirms tam bija ļoti sāpīga pieredze, kas mani ieveda tādā, riktīgā kompleksā, pašvērtējuma trūkumā, un tad, kad cilvēks nonāk parādos, un tad, kad viņš ir domājis, ka viņam viss sanāk, tad, kad viņam nesanāk, tad viņš nonāk šajā te problēmā. Un tad cilvēkam notiek iekšā tāds sāpīgs pārdzīvojuma process, kad kaut kas nav kārtībā. Tādēļ es šobrīd varu dalīties ar to, ko es esmu piedzīvojis un kā es esmu to mainījis un ticis ārā no tās stāvokļa. Pirmais, kas vispār ir cilvēkam jāsaprot, tas ir cilvēku vajadzības. Savā laikā es izveidoju baigi krūtos produktus, kas man likās riktīgi labi, forši. Es tur investēju vairāk kā 20 000. Produktu izstrādē, darbībā, bet tā rentabilitāte un tā atpakaļ saikne, kas nāca pie manis, bija ļoti minimāla. Ļoti minimāla. Tur es vienkārši pazaudēju savu naudu. Produkts ideja bija forša, bet man tas neizdevās. Tālāk es investēju milzīgās CRM sistēmās savā laikā, kad vairāk kā 30-40 tūkstoši tikai, lai dabūtu to automatizācijas sistēmu. Tas arī izrādījās nebija labi, jo tādēļ, kad es neņēmu vērā to stāvokli, ka apkārtējā vide ļoti strauji mainās un tur pavisam cita programmatūra vajadzīga. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties tās lietas, kad no sākuma, pirms kaut kādu uzņēmēju darbību veikt, ir jāsaprot produkta vai pakalpojumu pašizmaksa. Tad, kad cilvēks šo te uz lapas visu saraksta, tad kā tiek ražot šis te produkts, reāli, kā viņš tiek ražots, kā viņš tiek gatavots, cik ir izēja materiāli, cik ir telpas, elektrības, degvielas, laiks, kas tiek patērēts, un tad tu saproti, cik īstenībā šim te produktam ir tā rentabilitāte. Un ja viņa ir ļoti zema, un tu vari nopelnīt, pieņemsim, tur 100 eiro, strādājot tur 3-4 dienas, diez vai tu varēsi kaut ko tālāk izdarīt ar šo te naudu, jo vienkārši būs par maz piesošā apstākļiem, situācijas, kas notiek mūsu pasaulē. Līdz ar to ir jāmeklē šie te veidi, kā šo te produktu rentabilitāti dabūt augšā, jo savā laikā es ļoti daudz strādāju, un es skatījos to, ka man ir viena lielāka mīnus, un tad es nevarēju saprast, kas notiekās. Un tad, kad es vienkārši vienā brīdī apstājos un pateicu, kad man vajag pārēķināt to visu, saprast, cik man ir jābūt cenai, cik jābūt pārdošanai, visam tam līdzīgām lietām, kad es tajā mirklī sapratu, ka es par zemu pārdodu šo produktu un man ir jāmaina šis te stāvoklis. Un tad, kad cilvēks sāk mainīt to stāvokli, viņš automātiski apraksta tās lietas, kas viņam īstenībā ir jāpamana, lai to situāciju izmainītu. Tad nākošais solis bija tāds, kad tad, kad es to automatizēto sistēmu uztaisīju, tad vienā periodā bija tā, ka man visu laiku likās, ka man nav laika, ka es nespēju apkalpot, ka es nevaru dabūt to gatavu, un tad es sapratu to, ka tā man automatizētā sistēma ir jāpārveido, jāsazīmē struktūru pavisam savādāk. Tikai tāpēc, ka, lai man nebūtu personīgi daudzas lietas pašam jādara, kā es to agrāk darīju. Un tad, kad cilvēks saprot šīs te lietas, viņš vienkārši pirmām kārtām apsēžās un atkal visu sazīmē to stāvokli. Ja? Tad, kad cilvēks to ir izdarījis, tad viņš atkal ņem to mirkli un vienkārši sāk realizēt noteiktas lietas. Ja. Tad nākošā kļūda ir tāda, ka cilvēks uzņēmējdarbības arī tad, kad man bija stress tāds, ļoti daudz, ļoti nomācošs stāvoklis, tad es skrēju, darīju, vai grāb to, vai to naudu vienkārši pa kreisi, un tu neseko vairs līdz tām konkrētajām lietām, uz ko ir jāfokusējas. Un tad īstenībā sākas vēl lielāki, dziļāki mīnus. Tad ir ļoti svarīgi, jebkuram uzņēmējam, jebkuram lietājam ir sazīmēt šādas te struktūras. Ar konkrētām lietām, ar konkrētām darbībām, kā to dabūt gatavu. Solīt pa solītiem. Tad, kad cilvēks to izdara, tad viņam ieviešas skaidrība, viņam vairs nav tas satraukums, haoss, kas notiek galvā, un viņš vienkārši sāk reāli izpildīt vienu darbību, otru, trešo, ceturto, lai sasniegtu to rezultātu, kas ir uzlikts uz lapas. Ja? Man šādas lapas ir pa visu sienu, tāpēc, ka katrai procesam, darbībam ir vajadzīga noteikta lieta, kas ir jārealizē, kas ir jāpaveic. Un tajā mirklī, kad cilvēks to visu sāk realizēt, viņam iestājas skaidrība. Viņš saprot, reku var darīt tā un tā un tā un tā. Tad nākošais solis, kas bija, ko es sevī pamanīju, kad man ļoti daudz trūka komunikācijas ar cilvēkiem. Tas nozīmē to, ka ja cilvēkam iekšā ir daudz tādu bremzēšanas stāvokļu, ir īpaši tie vilšanās mirkļas, kad, tu agrāk esi biznesu labi veidojis un pēkšņi te vienkārši pilnīgā dibenā ieiet viss iekšā. Un tad tu domā, haid ir ārā, tu vairs neesi tik vērtīgs, kā tu agrāk biji, un vienkārši sevis tāds graušanas mehānismi notiek iekšā.
Un tad mūsu uzdevums ir iemācīties vēl komunicēt vairāk ar klientiem, ar cilvēkiem un vēlams ievies šo te komunikāciju arī automatizētu. Pieņemsim tur tāmju izsūtīšana, rēķinu izsūtīšana, apmaksu izsūtīšana, tāpat tās vārdienu apsveikumi, dažādi e-marketinga sistēmas, lai ties vienkārši darbojās, lai cilvēkam nav tas jādara manuāli. Kamēr cilvēks dara manuāli, viņš vienkārši ir noskrējies. Es atceros pats sevi, kā es vadīju projektus, ka man bija jāizpild tās tabuliņas lietas, es vienkārši netiku galā ar to visu. Un tad es arī ieviesu automatizētu sistēmu rēķinu online.lv, kur tad attiecīgi cilvēks atvieglo savu ikdienu ar to, kad viņam ienāk iekšā datubāze, viņš savada aizsūta piedāvājumus, rēķinus, viss tad noteikts ar sistēmu čik, burtiski sekundžu laikā. Un tas jau daudz atvieglo mūsu iekšējo resursu. Un pēdējais, pieņemsim, kas vislielākais, protams, kas jebkuram uzņēmējam, kad viņam ir kaut kādas lietas vai, teiksim, problēmas, tad ir ļoti jāpaskatās uz savu psiholoģisko stāvokli. Ļoti daudz. Tas bija vislielākais darbs, ko es veicu dēļ saviem kaut kādām muļķīgām iedomām par naudu, par cilvēkiem, par biznesu, par nodarbošanos, par veidu. Un šis ir tas, kas visvairāk mūs bremzē. Tas iedzen mūs ļoti, ļoti dziļi tādā psiholoģiskā bedrē un arī finansu bedrē. Dēļ tā, ka mēs vairs neredzam tās lietas kā iespējas, bet mēs jau sākam fokusēties atkal uz visu negatīvu, ka mums nesanāk, mēs tādā ciklā esam. Un tad, kad cilvēks sāk fokusēties uz lietām, kā viņš to visu realizēs, to skaidrību ievieš galvā vai darbībās, viss pēkšņi sāk mainīties. Tādēļ, lai izdodās tikt galā ar šo te stāvokli, izmainīt savu būtību, izmainīt tos parādus, saplānot skaidras rīcības soļus, darbības, kā to visu paveikt un realizēt. Un svarīgi ir komunikācija ar cilvēkiem, pārdošana ar cilvēkiem, tādēļ, kad cilvēki šobrīd pērk no cilvēkiem, kuri ir uzticami. Un jo vairāk tu būsi kā uzņēmējs uzticams ar savu pakalpojumu vai produktu, jo vairāk cilvēki nāks pie tevis. Un tad nevajadzēs domāt par visādām problēmām, kas kaut kas notiekās. Ja. Tādēļ izdevās mums visiem sakārtot un uzlabot to savējo vidi, kura radīs vairāk tādu mieru, prieku, un mēs atkal tālāk varēsim vairāk informāciju nodot.